kuram gan no mums negribētos labu, skaistu, lepnu limuzīnu. Diemžēl dzīves situācija ir tāda, kāda nu tā ir, un nevienmēr mums tas ir pa kabatai, bet gribās. Arī šoreiz mēs padomājām, ka varam palūkoties tā budžeta ietvaros, ko vidusmēra latvietis varbūt arī varētu atļauties. Proti kaut kur plus mīnus ap 10 000 eiro. Protams, pirms iegādes tas ir jāpārbauda. Gan fiziski, gan teorētiski. Un teorētiski es domāju auto vēstures atskaites iegādes. Starp citu, ja atceraties, tad kopā ar Car Vertical jūs varat tikt pie auto vēstures atskaites ar 20% atlaidi. Vien jāieraksta viņu mājaslapā atlaižu kods Autodroms. Bet tagad par to, ko tad mēs šoreiz uzzinājām. Audi A6 ar dīzeļdzinēju un no konvejeru lentes noripojas 2011. gadā. Lepns automobīls un nav jau nemaz arī tik šausmīgi vecs. Kā 13, 14 gadi. Kas tad tas ir? Savos, cik tur 14 gados, tas ir paguvis nobraukt 269 000 kilometru. Nemaz nedaudz. Nē, es teiktu, ka maz. Šādam automobīlim stipri maz. Interesanti tas, ka pirmajā gadā tas ir nobraucis veselus 100 000 kilometru. Pēc tam katru nākamo gadu par knapiem 20. Vienu brīdi gan tā aizdomīgi izskatās, ka 2 gadu laikā ir nobraukt 14 000 kilometru, bet kas zina? Kas zina? Tik tālu labi, tik tālu ejam tālāk, taču interesantākais ir tas, ka šis automobīls ir bijis pat veselas, reku redzams, 3 reizes iekļaujas satiksmes negadījumos. Vienā pirmajā reizē, kas notika vēl 2014. gada augustā tālajā Francijā, sazin, kas ar to automobīli ir noticis, jo par to nav nekādu ziņu, bet burtiski pēc pāris mēnešiem šis automobīls aizceļojas uz mūsu kaimiņu zemi Lietuvu. Lietuvā tas ir iekļauts reģistrā, tas ir gājis tehnisko apskati un viss tā kā ir bijis daudz maz labi, līdz brīdim, kad 2017. gadā šis pats automobīls Lietuvā atkal iekļuvis negadījumā. Šoreiz jau ir bojāta ritošā daļa, dzinējs un virsbūve. Kas īsti bijis, kas ne, kā tas salabots, to mēs nezinām. Visbeidzot, 2023. gadā šis pats automobīls ir iekļuvis atkal jau Lietuvā negadījumā, un pēc pāris mēnešiem tas gluži kā jauns nonācis mūsu tirgu, kur tas nopērkams arī šo baltu dienu. Interesanti, ka šī automobīļa cena ir tāda stipri virs vidējā, kas liek domāt, ka kaut kas tomēr īsti nav, un tas pārdevējs grib no viņas tikt ātri vaļā, jo vidēji šāda automobīļa cena ir 12 000 un uz augšu pat. Šeit ir zem 10. Grozies kā gribi. Vai tas ir labi vai slikti. To visu, protams, lemt jums. Mēs tikai pastāstam, ka redzi, raugi, iegādājoties šādu te auto vēstures atskaiti, tu redzi to savu izredzēto kā uz dēlnas, un tu vari tagad jau izdarīt tos secinājumus pats, vai tas tevi apmierina, vai tomēr labāk pameklēt kaut ko citu. Lai arī jums nebūtu nekāda problēma ar savu nākamo lietoto automobīli, mēs iesakām iegādāties Car Vertical auto vēstures atskaiti, kas ir tieši tik vienkārši kā ieiet interneta viņu lapā, ierakstīt VIN kodu un ierakstot arī vēl atlaižu kodu Autodroms, saņemt 20% atlaidi. Un jūs jau ziniet, ka visi noslēpumi ir jātur noslēpumā, tāpēc droši to izstāstiet draugiem, radiem, kaimiņiem, garām gājējiem, visiem, lai visi zina, ka tā var darīt. Bet mēs ar jums tiekamies nākamajā reizē, kad jau kāds cits automobīls būs zem palielināmā stikla, un starp citu, jūs ar vienu vēl variet
arī savu viedokli izteikt, un ja jums ir interesi par kādu konkrētu marku, konkrētu modeli, tad info@autodroms.clv, un mēs pamēģināsim palūkoties arī šajā virzienā.